dopo lo scambio dei doni il Papa ha saputo le delegazioni, poi a Campania, la morte. It was printed, but I think it was colored by hand. We get another photograph standing, just handshake. Yeah. Welcome, Mr. President. Nel Palazzo Apostolico. Yes. But this morning you saw the... Jā, tas ir oriģināls. Ir 11 kopijas. Prezidentkungs, jūs tikāties ar Romas pāvestu. Kādi ir galvenie vēstījumi, sajūtas pēc šīs tikšanās, ko jūs gribētu īpaši katoļu kopienai Latvijā pavēstīt? Pāvests augstu novērtēja Latvijas valsts un Svētā krēsla attiecības.
un īpaši uzteicis katoļu ticīgo ticības un tās spēku Latvijā krīzes apstākļos. Daudz interesējās par to, kā mūsu valsts tiek galā ekonomiskajām grūtībām, bet tajā pašā laikā atzinīgi vērtēja, ka tieši kristīgo konfesiju ekumeniskais gars Latvijā ir tik stiprs, ka Latvija var būt ar piemēru citām valstīm, kā valsts sadarbojās ar reliģiskām konfesijām un kā tās sadarbojās savā starpā. Tāpat es uzaicināju pāvestu apmeklēt Latviju tieši šajā brīdī, kad varbūt tas visvairāk ir nepieciešams, kad esam izgājuši cauri grūtai krīzei un gan jaunatnē, gan sabiedrībā kopumā ir nepieciešams tāds garīgs iedvesmas brīdis, lai garīgi bagātinātos. Jo mēs abi atzinām, ka krīzes pamatā tomēr ir tas, kad sabiedrība aizgāja pārāk tālu no tām vērtībām, uz kurām bija balstījusies visus šos ilgos gadsimtus. Viennozīmīgi pāvests teica labus vārdus par kardinālu Pujātu, par to, kā viņš ir vadījis Latvijas katoļus cauri ne tikai grūtajiem laikiem, bet arī atjaunotnes laikiem, un ļoti daudz sazinātīgus vārdus arī par jauno arhibīskapu. Jo viņš redz to, ka Latvija ir iedvesmas pilna un mūsu ticīgie atradīs pareizo ceļu cauri šīm grūtībām, kas ir kā tomēr pārbaudījums no Dieva. Prezidents, vai jūs runājat arī par kādām starptautiskām aktualitātēm šajā tikšanās laikā? Šie jautājumi vairāk tika pārunāti tieši ar Vatikāna valsts vadītāju. Interesējās par mūsu attiecībām ar kaimiņu valstīm, īpaši ar Krieviju, arī to, kā veidojās attiecības starp katoļu ticīgajiem un pareizticīgajiem pašā Latvijā, kā mēs redzam nākotni mūsu reģionā. Gaidīja vairāk solidaritāti, vairāk izpratni, vairāk sadarbību. Tas faktiski, ko Latvija ir jau panākusi pēdējos gados. Tas tik augstu ir novērtēts. Šīs vizītes ietveros jūs kopā ar pāvestu arī apskatījāties īpašu dāvanu Leonam 16. pāvestam 19. gadsimta beigās. Latviešu kopienas dāvināto grāmatu. Kādas bija jūsu iespējas, emocijas, skatoties šīs grāmatas oriģinālu Vatikāna bibliotēkā? Gan vakar skatoties grāmatas oriģinālu, gan šodien ar pāvestu kopā roku rokā pārlapājot faksimilu izdevuma lapas, mēs it kā izgājām cauri kristietības vēsturē Latvijā ar tiem pieminekļiem, kas joprojām skatāmi mūsu ainavās un ar to garīgumu, kas nāk cauri visiem šiem gadsimtiem. Un man bija liels prieks, kad pāvesta acīs bija tāds zirgsis, lepnums par to, ka šī grāmata ir kā tāds Latvijas ieguldījums arī mūsu attiecībās ar Svēto Krēslu. Tas varbūt bija pats emocionālākais brīdis, ko es piedzīvoju šajā dienā šeit Vatikānā. Paldies liels!